man tādi pagaidām ir 8. Un mums gribējās zināt, cik un kādi tie ir mūsu basketbolistiem. Tomēr tēma ir tik interesanta, ka mums sanāca īsais kurs. Īsais kurs tetovēšanā. Lūk, 3 basketbola spēlētāji, bet te nedaudz savādāks trio. 21. gadsimta modernajam cilvēkam tetovējumi nav nekas neparasts. Tie ir gan ekstravagantiem mūziķiem, gan zināmiem futbolistiem, gan olimpiskajiem čempioniem, pat daļajam dzimumam. Un, protams, arī daudziem basketbolistiem. Bija agrāk un ir tagad. Tetovējums ir viens no populārākajiem ķermeņa pārveidošanas veidiem. To iegūst ar speciālu tetovēšanas mašīnīti, ievadot melnbaltu vai krāsainu pigmentu 1 mm zem ādas. Bet būtībā tas ir katra cilvēka atsevišķu dzīves momentu vai notikumu attainojums uz sevis. Человек, который хочет изменить себя, украсить в том числе, он уже готов к этим изменениям. И, скажем, нанесение татуировки является уже, скажем, отправной точкой к этому изменению. Arī groza bumbas spēlmaņi Latvijā nav pirmo reizi ar pīpu uz jumta, un daudziem ir sava pieredze tetovēšanas mākslā. Un katram viņu ķermeņa rotājumam, attēlam vai rakstam ir savs īpašais stāsts, oriģinālais vēstījums un domātā nozīme. Man ir viens tetovējums te uz apakšdēlns. Tas nozīmē, pa angliski ir rakstīts Always in my heart, un man tēva dzimšanas un miršanas datums, tas ir tā kā veltījums tēvam. Jā, tieši deklarējošie tetovējumi ir viena no populārākajiem pasaulē. Tie satur paziņojums ne tikai par piemiņu, bet, piemēram, arī par mīlestību. Bieži vien šāda veida tetovējuma nozīme tā īpašnieks atklāt nevēlas. Labs piemērs Andris Biedriņš, kuram mugurā Vadima ietetovētie hieroglifi veltīti mīļotājai dāmai, bet to nozīme ir noslēpumā tīta. Я не спрашивал, что они обозначают, у меня нет таких правил, как спрашивать. Это личное дело человека. Человек взрослый, он знает, что он делает. Эти иероглифы надо было делать, чтобы было соответственно его росту, довольно большие на спине. Это заняло примерно около пары часов. Сидел он очень хорошо. Ялис очень веселый человек, нам понравился он. Un viņš, starp citu, tāds nebūtu nav vienīgais. Es izdomāju tetovēt vienādi etamēnu draudzeni. Mums vienādi ir tā kā, un to izdomāju vasarā darīt. Tā kā, kas tur ir teikts, to es neatklāšu, bet tāds tas īsumā tas stāsts ir. Viens no grūtākajiem posmiem tetovēšanā ir tieši tikt līdz tai, proti idejas un sev precīzās ķermeņa vietas atrašana. Bet citreiz nekur tālu nav jāmeklē. Dzīve tev pati visu pasniedz uz zelta paplātītes. Es zināju, ka es gribu tetovējumu, es nezināju īsti, ko es gribu, jo, lai tā nav, ka tas pēc tam jānožēlo un jāpārtaisa. Un radās tad, ka mans dēls piedzima, tas ir viņa vārds, un tas man ir ļoti svarīgi, un tāpēc es arī uzliku viņu savas rokas. Kā dzīvē, tā sportā, svarīgi ir ticēt saviem spēkiem un ticēt kaut kam augstākam. Daudzi šo savu pārliecību pauž tetovējumu veidā uz savu augumu. Viens no viņiem arī vefiņa aizsargs Dairis Bertāns, kuram zem krūts stāv rakstīts: Dievs, lūdzu sargi manu ģimeni un mani. Bet Daira mugurrotā basketbola bumba ar viņa iniciāļiem. Un kaut kas līdzīgs pamanāms arī viņa draugam no Kurzemes puses. Tāds kā mani iniciāļi un mans dzimšanas gads. Un basketbola bumba tāpēc, ka tas ir tas, ar ko es nodarbojos. Un sākumā tāds ir jau, protams, plānot vēl daži, bet sākumā tāds mazāks, tāpēc uz rokas. Tomēr ir arī cilvēki pasaulē, par kuru tintes zīmogiem var tikai pasmaidīt un pabrīnīties. Lai arī no otras puses, pēc 30-40 gadiem, iespējams katrai otrajai vecmāmiņai un vectētiņam būs kāds interesants pleķītis uz pieredzējušās miesas. Ja gadījumā arī jūs sadomājat tikt pie kādas iededzinātas zīmes, 7 reiz izmēriet un tikai tad nogrieziet, jo citādi var sanākt šādi, šādi un pat šādi. Šādi vai savādāk, mūsu pasta kaste paliek nemainīga. Rakstiet savus jautājumus uz basketapskats@gmail.com.